Slāva Dievam! Es ļoti gribu, lai jūs dzirdētu šo vārdu, jo tas ir Dieva vārds, un lai viņš nonāk līdz jūsu sirdīm un jūsu prātā ienāk iekšā. Ticiet Dieva vārdam. Dievs ir vārds, un viņa apsolījumi ir svēti. Jo mums priekšā nāk ļoti grūti laiki, dažādi kāri, bādi, kā stāv rakstīts, un kā pravieto, kad ienaidnieks grib sagraut šo valsti, ienaidnieks. Kas tas ir ienaidnieks? Tas ir Sātans, jo mūsu uzstāšanās ir pret ļauniem gariem valdošiem spēkiem, kas ir debesīs. Tie ir Sātana gari, kas inspirējās caur šiem cilvēkiem, kas viņiem ir pakļauti. Un tāpēc mums ir jāsaka mūsu ticībā, lai tas nenotiekās. Un tas saucās lūgšana. Lūdziet, un jums taps dots. Un ir teicis, lai mēs stāvam aizsardzībā par šo valsti, par šo tautu, kurā mēs dzīvojam. Citi to grib darīt ar ieročiem rokās, bet ir teicis, ka viss no tā kunga nāk, viss nāk no debes tēva. Jebkurš karš un jebkura uzvara nāk no debes tēva. Un ja nebūs, kas aizsargā šo valsti, kas aizsargā šo tautu, pašus mūsu un mūsu bērnus, kas nestāv pret šīm jaunām varām ticībā, un viņām nesaka, lai viņas aizvācās, lai viņas tiek sārdītas, tad kas tad aizsargās? Jo ne jau cilvēki ar saviem ieročiem, ko var panākt, bet tā cilvēki domā, bet viss atkarājas no Dieva un no tā, kā viņš ir lēmis. Bet mēs varam, tāpat kā Ninivejā, iejaukties ar lūkšanām, ar gavēšanām, un viss var izmainīties par labu. Beidzamos laikos, kā stāv rakstīts Atklāsmes grāmatā, viens mērs kviešu maksās vienu sudraba mazu gabaliņu, naudas vienību. Un būs tādi bada laiki, ka no bada mirs tur 1/3 daļa cilvēku. Un valdnieki, tie bagātnieki cels cenas, tā ka var nabagu nopirkt pa vienu zandaļu pāri, ir teikts, lai viņi būtu tā kā vergi, un pa vienu sudraba sīko gabaliņu. Un tas viss tiek darīts apzināti, jo daudzi bagātnieki ir iedzīvojušies milzīgās finansēs, un viņiem nav kauna, viņi tās cenas ceļ mākslīgi augšā, un valstis ir spiestas bankrotēt. Bet mūsu uzdevums ir viņus brīdināt, tāpēc, ka stāv rakstīts, ka tie, kas sev vairo lauku pie lauka, un kas grib nabagus pataisīt un nopirkt pa vienu zandaļu pāri, kad viņi nonāks ellē uz mūžīgām mocībām. Tāpēc viņiem ir laiks vēl attiekties un nesagrābt visu, un neiznīdēt visu labklājību cilvēkiem, nepataisīt par nabagiem, un tā, ka, lai viņi iztaisa cits varbūt pašnāvību dēļ tā, jeb arī bankrotā nonāk, jeb arī badanāvē nomirst. Tas ir liels grēks uz tiem cilvēkiem, un to nosisto, nonāvēto asinis nāk uz viņiem, uz viņa bērniem, un tas ir liels grēks, un Dieva dusmas var nākt par šo valsti. Ja neapstāsies daudzi tādi cilvēki, kas ir iecerējuši šo valsti ekonomiski piesavināties vai sagraut, tad uz viņiem nāks un uz visu tautu nāks šis lāsts, jo Dievam riebjās, kad nabagus aplaupa, kad viņi birsta badā un kad nedomā par nabagiem. Jo Dievs ieklausās nabagu lūkšanās, tāpat atraikņu lūkšanās, un tas ir ļoti svarīgi mums šodien iestāties lūkšanās, lai sagrautu Sātana plānus, lai šie jaunie cilvēki, kas ir tiek apsērsti ar ļauniem gariem un kas rīkojās Sātana uzdevumā, lai to darītu, jo viņi paši to nesajēdz, ko viņi dara. Ja viņi to sajēg, tad viņi to nekad nedarīt. Bet mums ir jāiestājās, lai Sātans attiet no viņiem nost, lai tiek sagrauti Sātana plāni. Mēs varam lūgt ar saviem vārdiem un teikt, Jēzus Kristus vārdā, lai visi Sātana plāni pret šo valsti, pret nabagiem tiek sagrauti, lai nenotiek nekas, ko Sātans ir iecerējis, nekāds bats, ne karš, ne ļaunums, nekāda ekonomika sagruva, un lai nespēja neviens sagrābt nabagu mantu, nabagu laukus un nabagu iztikšanu. Mūsu kunga Jēzus Kristus vārdā, lai visi lāsti, ko šie burvi, kas šeit dzīvo ar Sātanu, kas ir saistīti, kas burās, lādējās, lai tiek sajaukt pret mani, manu ģimeni, maniem bērniem, mūsu kunga Jēzus Kristus vārdā. Lai tiek šī valsts svētīta un atbrīvota, un lai visi šie ļaunie gari, kas debesīs to komandē, tiek paralizēti, un lai nenotiek nekāds ļaunums ne šai valstī, ne šiem cilvēkiem. Mūsu kunga Jēzus Kristus vārdā. Āmen. Un tāpēc es nolasīšu vēl dažas vietas no evaņģēlija. Tāpēc, ko mums māca Dievs. Tāpēc palieciet nomodā visu laiku, 21. nodaļa Lūkas evaņģēlija. Lai jūs spētu izglābties no visām šīm briesmām.
tur ir minēts 21. nodaļa, Lūkas evaņģēlijas pašpalasiet kāds briesums, kurām ir jānāk, un lai jūs varētu stāties cilvēku dēlu priekšā. Būs no miroņiem, kad cilvēki piecelsies, kad nomirst, tad būs tiesa. Un ko neatradīs dzīvības grāmatā, viņi iemetīs uguns jūrā uz mocībām mūžīgām. Un tā viņš bija templī un mācīja, bet pa naktīm atstāja pilsētu un pārnekšņoja uz kalnu, ko sauc par Eļas kalnu. Pa naktīm, redziet, pa dienu viņš negulēja, un pa naktīm ar viņš lūdza Dievu. Un vēstulē ebrejiem stāv rakstīts, kā mūsu kungs to praktizēja. Tā. Un tas ir rakstīts 5. nodaļā ebrejiem. Kā arī citā vietā viņš saka, tu esi priesteris mūžīgi pēc Melhisedeha kārtas. Savās miesas dienās ar stipru balsi un asarām viņš ir raidījis daudz karstu lūkšanu pie tā, kas viņu varēja izglābt no nāvis un ir ticis atpestīts no bailiem. Un krieviski tas ir tā teiks. И в одни плоти своей он с великим воплем и со слезами вопиял к Богу. И за свое благоговение он был услышан. Tas ir ar asarām. Kāpēc ar asarām un kāpēc pa naktīm? Tam arī ir zināms izskaidrojums Dieva vārdā, tāpēc pacentīšos es jums pastāstīt, ko nozīmē tas viss un kāda ir Dieva apsolījuma par šīm lietām. Un rakstīts ir Lūkas evaņģēlijā 2. nodaļā, un tur bija praviete Anna, Fanuēla meita. Bija ļoti veca pēc savā meitas dienām, viņa bija dzīvojusi 7 gadus ar savu vīru. Un tā bija atraikne ap 84 gadiem, tā nešķīrās no tempļa, bet kalpoja Dievam dienām un naktīm ar gavēšanu un lūkšanu. Viņai bija 84 gadi, bet tas nemaisīja viņai gavēt un lūgt dienām un naktīm. Kāpēc tieši Dievam tas ir vajadzīgs? Jo ir teicis, ka Iesaija 66. nodaļā, 1.2. pants, kad uz ko viņš vērsīs uzmanību, kas dreb viņa vārda priekšā, un на кого я призываю, на сокрушенного сердцем, смиренным и бодрствующим словом. Tas ir, viņš Dievs vērš uzmanību uz kādu šīs pasaules, ne vienkārši uz lūkšanām, bet kas pilda viņu vārdu un kas dreb viņu priekšā, jā, tā kā vajadzīgi lūdzēji. Nevis vienkārši tādu, kā saka, cilvēku, kas drusku palūdz, bet ļoti nopietni lūkšanu un lūdzēji, un tāpēc ir tāda lieta vēl teica 134. psalmā. Teica, paceliet savus rokas uz svēto vietu un teiciet to kungu. Visi viņa kalpi, kas jūs stāvat naktī tā kunga namā. Tas kungs, kas radīs debesis un zemi, lai tevi svētī. Un tā ir teica, ka on благословит тебя. Tad, kad tu naktī viņu lūgsi, viņš tevi svētīs. Un tie ir tādi apsolījumi. Tāpēc, dargie, es jums stāstu, kad arī vienā vietā bija tāds pravietojums, ka nāk visuma stihija, un arī ebrejiem ir teikts, ja nemaldos 13 nodaļas beigās vai 12 nodaļas beigās, mēs pāns, ka vēlreiz kustināšu ne tikai debesis, bet arī zemi. Un tāpēc tādi laiki būs, un ir teicis, ka ir vajadzīgas nakts lūkšanas, tieši nakts lūkšanas, jā. Pagaidām vēl nekas neliecina, kad es vēl kustināšu debesis, jā, kad liekas, ka visi ir mierīgi tur visumā, bet, es nezinu, tā bija teikts jau kādus gadus 20 atpakaļ, vai cik es neatceros ar vienu cilvēku, tāds pravietojums īpatnējs, un viņš ir rakstīts vēstulē ebrejiem tajā nodaļā, kur es jau minēju. Tāpēc esiet lūdzu gudri, un kā Jēzus brīdināja, ka viņi ved pie krusta, šeit neraudiet par manīm, bet raudiet par sevīm un par saviem bērniem. Un raudāšana, tā ir brēkšana. Tā ir brēkšana, kā Jēkabs saka, brēciet un rydaiķi, sakrušaiķi savi sirds saka. Tas ir brēciet un ar tādu lielu sirds brēkšanu, kad pilnīgi mēs brēcam, nevis raudam, bet brēcam un lejam asaras, un to visu dara svētais gars. Tādu spēju raudāt Dievu priekšā dod svētais gars. Un nevajag nekad atplusināt, ka mēs Dievu priekšā nonākam asaras, domāt, kāpēc tā man ir jāsaldās taisn otrādi. Visur mēs redzam vecā derībā, un īpaši mūsu kungs Jēzus Kristus Dievu priekšā ar lielu brēkšanu un raudāšanu, kā jau ebrejiem es teicu pie tā nodaļā, kalpoja Dievam, un par ko viņš arī bija uzklausīts. Tāpēc, redziet, ir tāda prasība Dievam, lai mēs viņa priekšā brēktu un raudātu
par sevi, par saviem bērniem, par savu tautu, par savu valsti un par savu nākotni. Tieši jāprasa Dievam izglāb mūsu bērnus, izglāb mūsu valsti, izglāb mūsu, izved ārā, ja vajadzīgs vai kā. Dari tā, lai mēs neciešam no nākošām visām briesmām, kas nāk šeit virsū. To kungs pats zina, mēs to nezinām. Vajag braukt, kur vai palikt te uz vietas, vai ko darīt, bet mēs varam lūgt, ir teicis, sveitiet šo valsti, tad saviem vārdiem, ar savu runu mēs varam visu šo svētīt un katru dienu svētīt un nākt kopā un teikt, lai svētīta šī zeme, kurā mēs dzīvojam, lai visi cilvēki ir svētīti, lai izrādītu visi plāni, ko Sātans šeit ir nolēmis izdarīt, viņa burvestības, visādas zakšanas, laupīšanas, jo tie Sātana darbi, Sātans ir atnācis, lai nokautu, un lai nozaktu un lai apmānītu tādā, ka viņš ir meļu tēvs, un tāpēc, lai viņa darbi visi caur viņu kalpiem, kas zog, kas mānās un kas grib nokaut, lai visi tiek iznīcināti. Tas ir viss viens Sātana darbs. Un tāpēc mums jānostājas pret to ļauno garu, kas ir inspirējis to, kas viņos ir iegājis iekšā, lai iziet Sātans ārā. Un to dara tā mūsu kunga Jēzus Kristus vārdā. Katrs var pateikt, kas ir ar Sātana apsēs. Izej ārā, Jēzus Kristus vārdā, pazūdi no manis Jēzus Kristus vārdā, saka, lai iziet Sātana gars no tevīm ārā, Jēzus Kristus vārdā es pavēlu. Ej ārā velns, visādi atkarības gari, ļaunie gari, Sātana gari, Jēzus Kristus vārdā, esi brīvs un svabats. Tūlītās patej ārā Sātana, Jēzus Kristus vārdā. Un tā jūs variet turpināt stundām ilgi, kamēr tas Sātans aizlido prom kā korķis no pudeles, kad viņi ir sakartīti. Vienmēr sakot, esiet svētīti mūsu kunga Jēzus Kristus vārdā. Amen.